par sadzīvi, par to, kā puiši brauc lūkoties līgaviņus, par to, kā līgaviņus viņām atsaka, dažas pieņem bildinājumu. Un oktobris ir ideāls laiks, kad šo disku prezentēt. Jo agrākos laikos, ja bija laba raža, tad varēja svinēt svētkus. Un ir pat augsties, kas stāsta, ka šogad raža bija slikta, tādēļ gāzes jāatcer. Līgaviņi nevar ņemt. Mums, kā jūs redzat, kāds gals ir saklāts, raža ir bijusi laba, un mēs varam svinēt. Bet iespējams, ka jums tas nav pārsteigums, bet vilkečiem patīk meitas. Un tas jau ir iezīmējies vilkešu iepriekšējos ierakstos, kas stāsta par gan karavīru līgaviņām, gan par jaunu puišu došanos ceļā. Tādēļ neliels pieskats vēsturē, ja nemaldos 2008. gads, vilkeši albums kopā. Koncertos bieži dzirdētas dziesmas, mums viņas ļoti patīk, kuru es parasti piesaku kā dziesma Varmīnu.
jo līdz šim mēs mēģinājām kādā albumā atšķaidīt tās karavīru dziesmas ar kādu dziesmu, varbūt nav viņš par karavīriem, bet jauni puiši un jaunas meitenes vienmēr iestās. Tādēļ mēs apkopojam tās dziesmas un ielikām šī albumā. Un visas dziesmas šodien netiks atskaņotas, bet tajā brīdī, kad jūs dzirdēsiet dažas no dziesmām, jūs atpazīsiet iespējams, ka daudzos koncertos jums ir dzirdētas un mums bija patīk, tiešām patīk. Un tā dziesma, kas pie mums atnāca, gatavojoties folkloras skatēm, vajadzēja sagatavot dziesmu. Tēma, ja nemaldos, bija dziedēšana, vai arī tēma bija spēle. Bet abās divās reizēs mums ir bijušas dziesmas, kas pie mums atnāk. Un tā šī dziesma atnāk, tad, kad esmu jākļūst uz mēģinājumu, Andris teica, man šis dziesma patīk, es viņu savu. Tādēļ lūdzu, Andriju Kolbu. Jums būs iespēja viņu redzēt, ja jūs iegādāsieties diskus
vai krēklus, vai arī, ja jūs sakosiet mums tā virtuālajā vidē, šie māksla ir. Un, varbūt tu vēlēs. Turēsim tev vārdu. Joks vai nejoks, bet Sintija, kamēr mēs strādājam pie šī diska, jau ir tā kā diezgan skaidrs divas idejas diviem nākamajiem albumiem, tā kā darbu mēs tam atrūpinām. Bet dodamies tālāk ar Rīcei, kas stāsta par meitu māti, kas neatvēl savas meitas jauniem precēm. Rīce, apšuva pavēļš tevi tricināja. Rīce, apšuva pavēļš tevi tricināja. Rīceja pušat sirdē pēc jaunāmi meitiņāmi. Rīceja pušat sirdē pēc jaunāmi Tātad gandrīz visi, bet mēs izmantosim šo te iespēju. Un pirms video klipa es vēlos uz skatuves aicināt video klipa operatoru Gatīnu Drēviču. Aplausus!
šo te avantūru, un tajā brīdī, kad viņš saprata, viņš telefonu sarunā man teica, paklau vecīt, bet ko vispār es iedomājos, tur vajag pamatīgu komandu, tur vajag uz 2 dienām ar kemperiem braukt un ar grimētājiem, gaismotājiem. Šito nevarēs dabūt gatavu. Mēs ilgi runājām, atradām vidusceļu un rezultāts priecēja skatītājus gan Latvijā, gan ārpus tās, kā liecina YouTube statistika. Un mēs noteikti ar katru sadarbosimies vēl. Vai tu vēlies ko teikt? Ne. Man liekas, viena lieta brīdī man patikot, ka es teicu, cerams, ka nebūs vajag arī no rītā. Tad mēs jums ir pieredze ar to. Jā, mums ar Gati ir pieredze, nebija vajag agri no rīta, vajadzēja tikai 7. Ja jums liekas, ka 7 ir agri, tad iepriekšējā pieredze ar Gati bija 4 no rīta. Un tad, jā. Man šķiet, ka no filmēšanas viltiši iegūši ko? Avenger. Tāpēc lūdzu, Oskars Saltkalnajā lomā titulu dziesmā Ķezbieri. Tas ir ievads. Tad jāsim mēs uz ķezbierēm un puškosim to zirgus. Tad jāsim mēs uz ķezbierēm un puškosim to zirgus. Tad jāsim mēs uz ķezbierēm un puškosim to zirgus. Piesiesim zelta podziņas, piesiesim pieņem augtiem. Piesiesim zelta podziņas, piesiesim pieņem augtiem. Piesiesim zelta podziņas, piesiesim pieņem augtiem. Tas viņš tos siediņus plūsdīnās, tas podziņas jauki skanēs. Tas viņš tos siediņus plūsdīnās, tas podziņas jauki skanēs. Tas viņš tos siediņus plūsdīnās, tas podziņas jauki skanēs. Izdzirdusi meitu māmiņā, klau, 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 kas tur skanā. Izdzirdusi meitu māmiņā, klau, 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 kas tur skanā. Izdzirdusi meitu māmiņa, klau, 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 kas tur skanā. Tie ir jaunie puišeļi, jai meitiņas lūkoties ir. Tie ir jaunie puišeļi, jai meitiņas lūkoties ir. Tie ir jaunie puišeļi, jai meitiņas lūkoties ir. Kā tūdaļa māte lustīgāk, lai kaldu uzliek plašķi. Kā tūdaļa māte lustīgāk, lai kaldu uzliek plašķi. Kā tūdaļa māte lustīgāk, lai kaldu uzliek plašķi. No zīdiem deķu saudusē, ar zīdiem višu pusē. No zīdiem deķu saudusē, ar zīdiem višu pusē. No zīdiem deķu saudusē, ar zīdiem višu pusē. Paldies! Un tagad kādiem pašiem aplausiem sagaidām galveno domu atveidotājs meitu Mārti, Guntu Siliņu Jasikeviču, meitas Jantu Jasikeviču un Gumbečeviču.
Sajauc. Jā, Andrās centīt, tas arī ir nākotnēs. Tas ir aizsardzības. Ja nav, tad jūs samēties, jā. Paldies. Aplausus. Loģistikas nolūkos es izmantošu iespēju arī pateikt paldies cilvēkiem, kas palīdzēja ar rekvizītiem, tādēļ aplausi arī Andrejam Panderam, Jānim Kušķim un Lūdzu Lukām. Paldies! Ja jūs neesat pazīstami ar šiem diviem kungiem, tad abi divi ir pieredzējuši dažādās jomās, tā skaitā arī viņiem ir brīnišķīgi rekvizīti, ko mēs izmantojām video klipā, lai varētu uzfilmēt un būt pēc iespējas. Es vēl Jānim neesmu nodevis sarunas. Jā, viss vēl ir priekšā. Aplausi kungiem. Paldies! Un mēs dodamies tālāk uz dziesmu, kuru mēs apguvām. Tajā brīdī, kad Ukrainā sākās kara darbība, mēs sapratām, ka mēs arī kaut kādā veidā vēlamies parādīt to, ka mēs atbalstam, ne tikai gatavojot paciņus, ko mēs sūtam uz frontes Ziemassvētkos, bet arī ar dziesmu tādu. Un mēs sagatavojām vairākas dziesmas, un vienu no šīm dziesmām, kas stāsta par puisi, kurš rok aptu. Viņš rok aptu un domā par meitiņu, kuru viņš labprāt apprecētu. Kamēr viņš to aktu rok, tā meitiņa jau ir uzrunāta un aizvesta precībās, bet viņš vēl nav pat viņu saticis un ar viņu runāt. Kopal krēņeķenku nedēļene kozvi, ļubel kohan divšinoņku neļoņam sobi. Oj, žaļ, da mene bude ozmut, da je Oh
ka ir mūsu ukraiņu draugam no Karatakas Dmitro Andrijevam, kurš mums palīdzēja iemācīties pareizi ukraiņu valodu. Mums ir viena dziesma, kas ir stāsta par precētu ļaužu attiecībām, un pagājušajā gadā Vilkačiem bija iespēja ņemt dalību kāzās vienam no Vilkaču dalībniekiem. Šim dalībniekam nesen kā bija ģimenes pieaugums, un tādēļ viņš nav kopā šeit uz mums uz skatuves, jo viņam bija tēva pienākumi jāapgūst. Bet tā kā bija tikko kāzas un viņš ir svaigi precējies, kāpēc neiedot viņam dziesmu tur, kur precēti cilvēki strīdās. Man tas likās ļoti poētiski un skaisti, un tādēļ aplausiem sagaidāt Juris Tomašūnu. Kad Zilberts atveda dziesmu Andrim, un Andris teica šo dziesmu es dziedāšu, un katrs arī šo dziesmu, es domāju, kurš gribu dziedāt. Bet beigās nav tikai tas. Ko tu raudi, kas tev kaitē, manā jaunā līgabiņa, manā Ja
Pēc tam. Tos tik iedomājamies. Juri, bet tas disks tikai ar noru tādu galvogrāfs un dabūs mēģinājumu. Mēdz teikt, ka iemuši nav mazais bērns. Bieži vien lietas sakārtojās pašas no sevis. Līdzīgi bija nākamo dziesmu, kur man tur šis stāsts, jo viņš vēstīja atkal par svētkiem. Es Ingam Kromiņam piedāvāju savu šo dziesmu, un viņš, protams, piekrita un priecājās. Un viņš atnāk uz nākamā mēģinājumu, tad ir pagājušas 4 dienas vai 5, un viņš saka, lūk tā, tu man iedevi šo dziesmu, un tagad man māsa precēsies. Tā kā dziesmas, tad, kad šī dziesma, jūs noklausīsieties šo dziesmu un dzirdēsiet dziesmas vārdus, jūs sapratīsiet, par ko ir stāsts, bet solo Ingas grupa. Visi grāvā upītes, upītes, tek caur brāļa pagalmiņu, pagalmiņu. Vienā zēja raibas govis, raibas gos, otrā bari kumeliņi, kumeliņi. Ai trešā upīte, upīte, māsiņa vainag izmazgāja, 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 izskaloja, izskaloja, ar viedrītes galiņā, galiņā. Vējšie būtā vaļņadziņu, vaļņadziņu, lielā dziļā Daugavā, Daugavā. Aizbrālīti
koncerta visu prezentācijas noslēgumā. Mums vēl ir jāsaka liels paldies mūsu dārgajām rituma meitenēm, kuras mūs ir atbalstījušas ne tikai nodrošināt mēģinājumu telpas, bet arī vietu šim koncertam, gan finansējumu, diska izdošanai, gan video klipām, gan visām citām labām lietām. Kultūras un tautas mākslas centrs, Ritums, kolektīvs direktors, neskatoties uz to devumu, ko mēs jau arī iedevām. Jūs jau zināt, ka mēs arī esam čaklas. Un ne tikai tādā kultūras pasākumu rīkošanā, bet arī saimnieciskā ziņā, tāpēc sveiciens arī no Sīnijas un Starmīgas. Par tēmai mums ir arī Ķezbieru ievārījums. Tad viena murciņa individuāli Edgaram mājās un pārējie mēģinājumā to... Es mēģinājumu pacientu. Katram no vienai karotībai. Jā, protams, katram vilkacim, kas iedara no mums. Varbūt dažkārt mēs tādas esam skarbākas pret Edgaru, ne pret puišiem, jo Edgars ir... Puiši nezinu, Edgaram ir piezāli. Jā, bet dziļi sirdī jau mēs visas piecas tāpat esam vilkači pāris. Sirsnīgi, jā. Jā, jā. Līgas runu paturpinot, ļoti skaists stils tagad izveidosies, jo es uz savējās programmas neesmu ieķeksējis, atvainojos, bet tātad man ir uzdāvināts ievārījums, es pieļauju, kas ir ķiršu ievārījums. Un lūk, ko es jums stāstīju. Vai jūs zināt, kas ir ķezbieris? Jā, visi jau zina un ir izglītoti, bet tie, kas vēl nezina, tātad vārds ķezbieris, ķezberis vai ķezbēris agrāk Latvijas teritorijā bija ļoti izplatīts, pa visu Latviju ir atrodami māju nosaukumi ar šādu te vārdu, un arī ir pat Vidzemē kalns ar tādu nosaukumu. Bet tieši vārds ķezbieres ir Dienvidkurzemes izloksne, kas joprojām tiek lietots vēl šodien. Un par ķezbieriem sauc vai ķiršu kokus, vai ķiršu ziedus, vai pašus ķiršus. Un vēlāk šis vārds, ienākot no vācu valodas vārdam kirhe, Andri, kā pareizi, lai es nepasaku baznīca, kā ir ķirses kirhe? Ir baznīca un ir ķirses vāciski kirhe, kas vēlāk ienāk Latvijā, un tā tiek saukti ķirši no tā brīža. Pirms tam valodā vecais lietojums bija tieši ķezberes vai ķezbieres. Un tā kā ķezbieru ziedi ir skaisti un ogas ir sāptas, tad par ķezbieriem sarunu valodā tika sauktas jaunas skaistas meitenes, un tādēļ albuma nosaukums ir Meitās. Puiši dodamies Meitās, ja ķezbieres. Nu, un tad no nākamā dziesmā, šodien pēdējā, stāstīs par to, kā jauns stāstāju dēls ir izvedāts. Gandrīz. Pagaies atvainojos, aizrunājos. Patījos.
Šis nebija manā programmā. Viss nevar būt labāk. Viss nevar būt labāk. Vienmēr sakot, tā kā Edgars viss pateicības ir pateicis, tad mums ir kaut kas vēl viena. Ir pilnīgi skaidrs, ka bez Edgara ķēzieris viņš ir mūsu cilvēks orķestris un motors, lokomotīve, vagonis. Un tāpēc mēs esam arī sarunājuši mazu, kā saka, dāvanu. Viņš sapratīs, ja viņš gribēs, viņš parādīs. Viņam jāparāda. Viņam jāparāda. Vismaz viena gājuma tāda dāvana. Viena daļa no dāvana. Viena parāda, otru nerāda. Lai paliek kaut kas tikai. Jā! Viņš vērs vaļā, paskaidrojums jums. Mēs nezinājām, vai Sindijai būs laika. Diskas izaidā. Jā, šeit ir apakšā stāsts. Tātad Andris ir abonējis virtuālās realitātes mākslīgo intelektu, un viņš modulē dažādas diska vāciņus. Šis bija viens no diska vāciņiem, kuru mēs būtu palaiduši tautās, ja Sindija nebūtu paspējusi. Katru reizi, kad mēs izpildīsim otro garāko dziesmu diskā, kur jūs tikko dzirdējāt. Tā bija 6 minūtes 13, ir viena vēl garāka. Tā. Sākās jau neoficiālā sveikšana. Man vajag sapēt, sākās pīdīs un tā. Dēļ, man māma pārskaitīja, mēs esam teikt. Tā, kamēr man māma nav lūdzu, es dzirdēju, ka bija vēlēšanās pēc vēl vienas vietas. Vai vēl viena? Vajag? Nevajag? Tad vajag? Nākamā dziesma būs no iepriekšējā mūsu albuma, iespējams, ka kādam jau zinām, bet vēl viens cilvēks, kam bija jāpasaka paldies, bija Kaspars Pārvalds, viņš šodien nav ieradies, bet kā jūs zināt, tas ir cilvēks ar tērauda ausīm, jo viņš spēja ne tikai pacietīgi sēdēt un klausīties, viņš arī spēja izturēt to šķīmo dziedāšanu, kur mums reizēm sanāk negribot, bet sanāk, un tad viņš mierīgi pasaka, bija labi, bet varbūt pamēģināt labi. Tā arī bija šajā dziesmā. Gatavs man. Gatavs manis karas ir līdz, gatavs karas odentiņš, tavā vīļa
viņiem pēc autogrāfiem, ko jūs varat iegūt, iepērkoties Gustiņu veikaliņā, kur ir dažādi veidi produkcija. Un, protams, fotogrāfēties ar jums, jo dažiem patīk, dažiem nē, tiem, kam nepatīk, tas ir speciāli, tiem, kam patīk. Paldies jums visiem! Šis nebija manā programmā. Viss nevar būt labāk. Viss nevar būt labāk. Tas ir savu programmu. Vienmēr sakot, tā kā Edgars viss pateicības ir pateicis, tad mums ir kaut kas vēl viena. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka bez Edgara Čeizvieris viņš ir mūsu cilvēks orķestris. Un motors, lokomotīve, vagonis. Un tāpēc mēs esam arī sarunājuši mazu, kā saka, dāvanu. Viņš sapratīs, ja viņš gribēs, viņš parādīs. Viņam jāparāda. Viņam jāparāda. Vismaz vienu gājuma tādu dāvanu. Viena gājuma dāvanu. Viena parāda, otru nerāda. Vai paliek kaut kas tikai. Jā! Viņš vērs vaļā, paskaidrojums jums, mēs nezinājām, vai Sindijai būs laika. Diskas izaidā. Sindija, šeit ir apakšā stāsts starp
tātad Andris ir abonējis virtuālās realitātes mākslīgo intelektu, un viņš modulē dažādus diska vāciņus. Šis bija viens no diska vāciņiem, kuru mēs būtu palaiduši tautās, ja Sindija nebūtu pateicis. Katru reizi, kad mēs izpildīsim otro garāko dziesmu diskā, kur jūs tikko dzirdējāt. Tā bija 6 minūtes 13, ir viena vēl garāka. Tā. Sākās jau neoficiālā sveikšana. Man vajag sapēt, ka sākās pieņemsim tā. Dēļ, man māma pārskaitīja, mēs esam teikt. Tā, kamēr man māma nav puses, es dzirdēju, ka bija vēlēšanās pēc vēl vienas vietas. Vai vēl viena? Vajag? Nevajag? Tad vajag? Nākamā dziesma būs no iepriekšējā mūsu albuma, iespējams, ka kādam jau zinām, bet vēl viens cilvēks, kam bija jāpasaka paldies, bija Kaspars Pārvalds, viņš šodien nav ieradies, bet kā jūs zināt, tas ir cilvēks ar tērauda ausīm, jo viņš spēja ne tikai pacietīgi sēdēt un klausīties, viņš arī spēja izturēt šo šķīmo dziedāšanu, kur mums reizēm sanāk negribot, bet sanāk, un tad viņš mierīgi pasaka, bija labi, bet varbūt pamēģinām labi. Tā arī bija šajā